Manuprāt, mašīnas ir kaut kas vairāk. Kā tikai tehnika, ar kuru tu pārvietojies no punkta A līdz punktam B. Tā ir kaut kāda tāda sirdslieta. Un katram, kam auto ir sirdslieta, ir kaut kāda sava favorīta. Teiksim, vienam patīk Mercedes, ir Mercedes mafija un viss tā tālāk. Dažiem patīk bembīšana. Un, godīgi sakot, nesaprotu cilvēkus, kuram patīk Audi. Manuprāt, tā ir absolūta mašīna bez dvēseles. Viņam nav nekas tāds iekšējais, kāpēc tev ir jānopērk Audi. Tur bēnbis, jā, tu saproti, kāpēc cilvēki pērk bēnbis. Ir pat kaut kāds bēnbju šoferu stereotips un kaut kāds tēls. Tas pats ir ar Meršiem. Tur viņš iekāp geļikā, aizcēra durvis un viss tā tālāk. Tad ir borzie. Bet kurš brauc ar Audi? Mana ģimene brauc ar Audi. Agrāk, kad, jā... viņš bija tāds labs braucamais, ļoti izdevīgs braucamais. Tādā oranžā krāsā, ka pa pusgastu varēja redzēt, ka tu iebrauc iekšā pilsētā reāli. Bet mums vairs nav Audi. Tur jau tā lieta, jums vairs nav Audi. Un šobrīd sēž blakus dāvim, es jūtu karstumu, kāds nāk no viņa. Jā. Tu sēdi savās biksēs, ja nelic ārā. Kāpēc ir vispār tas kā es uzskatu? Man ir bijuši 4 BMW un 2 Audi. Tādi, ikdienas lietošanā, kas ir bijuši vismaz pusgadu ikdienā braukuši un tā tālāk. Cik es esmu ieguldījis BMW un Audi, tur ir tā starpība vienkārši. Bet saproti, BMW visu laiku prasa kaut ko. BMW prasa, visu laiku tev iedod man kaut ko. Bet kas ir tas iemesls, kāpēc tu atkal nopērci BMW? Tu saproti, kur ir tā? Tur ir kaut kas, kas tev velk uz to BMW, jā, es piekrītu. Bet atkal, ja tu gribi mierīgu dzīvi, jo pieaugušāks tu paliec, jo līdzsvarotāks ir tavs prāts, jo vairāk tu sāc domāt, man tas servis apmeklējums ir apnicis. Es gribu iekāpt, komfortu aizbraukt mājās, es gribu Audi.